Hei, draugi mīļie! Nu ko, es iepriekšējā video pieminēju X49 plāksteri, jo nav jau tikai X39. Plāksteri ir daudz un dažādi, pareizāk sakot, šie te gaismas bioelektrodi. Tad, lūk, šodien es gribu jums mazliet vairāk pastāstīt par X49, kāds tad labums ir, ja mēs viņus lietojam ilgtermiņā. Es te paņēmu mazu špikarīti, jo X49, tāpat kā X39, ir patentēta gaismas tehnoloģija. Un pirmām kārtām, protams, ka šis te X49 plāksteris aktivizē vara peptīdu, AHK kuprumu ražošanu mūsu organismā, un caur to aktivizē cilmes šūnas, kas savukārt atjauno mūsu organismu. Pēc 30 gadu vecuma cilmes šūnas it kā vairs neatjaunojās, jo tāpēc, ka noārdās telomēri. Lūk, tāpēc, ja jums ir fiziska slodze, jūs nodarbojaties ar sporta aktivitātēm, ejat uz sporta zāli vai kādi citi treniņi, tad X49 veicinās jūsu spēku un izturību. Tāpat tās atbalstīs veselīgu sirds un asinsvadu sistēmu. Samazina asinsspiedienu līdz normālam līmenim, kas, teiksim, ir būtiski, ka šis asinsspiediens normalizēs, jo ļoti daudziem cilvēkiem asinsspiediens ir paaugstināts lielākoties. Atbalsta smadzeņu veselību darbību, mazina muskuļu sāpīgumu, to es pilnīgi noteikti varu pēc sevis teikt, kad es tikko atsāku šajā te pavasarī staigāt ar suņiem, un dažs ir tā kā jāpievalda stingrāk, tad es jūtu muskuļos tādu tā kā sāpīti nākamajā dienā, un tad es atcerējos, man taču ir X49. X49 aploksnīte ir gluži tāda pati kā X39. Arī iekšā ir 30 plāksteri. Nu, lūk, un pasūtīt jūs varat pārējot uz saiti profila augšdaļā. Lūk, tātad veicina atvesļošanos pēc fiziskas slodzes, un kas vēl svarīgi, meitenes mīļās, atbalsta tauku zudumu un veicina muskuļu veidošanos, ja piekop veselīgu uzturu un fiziskās aktivitātes. Padara ķermeni slaidāku un spēcīgāku. Super, vai ne?